Čau viņa mušas fani! Beidzot mēs esam saņēmušās. Sagaidījuši silto laiku, kad jūs guļat pludmalē, domājat, ko man padarīt, un ieiet savā podkāstu lietotnē un redzat, ka ir jaunā podkāstu muša epizode. 37. epizode, kas saucas Kas tevi nenogalina. Mēs, kā jau ziniet, kā īsti latvieši nolēmām, ka ko gan šajā pozitīvajā vasaras laikā neielikt kā stāsts. Lietas, kur cilvēki gandrīz vai zaudē savu dzīvību. Mēs nolēmām, tā ir īstā lieta, ko darīt jūlija mēnesī. Jā. Tā, ziniet, mēdz teikt, kas tev nenogalina, padara tevi stiprāku. Es nezinu, kā jums, bet visas lietas, kas man gandrīz nogalinājušas, noteikti man stiprāk nav padarījuši. Piemēram, tad, kad es nopirku savu rolleri tikko, es biju iemācījusies braukt ar rolleri, un es nolēmu, es tagad viņu nopirkus, man vajadzētu viņu bišķīt pastumt. Nevis braukt, pastāvēt, bet pastumt. Un es viņu stūmu, un tad es domāju, bet vajadzētu nedaudz uzgāzēt. Un tad es kādu laiku braucu līdz viņam, respektīvi vilkos pa zemi, pa asfaltu. Pirmajā dienā, kad es biju nopirkusi savu motorolleri, Vespu, viņu arī sasitu kopā ar gandrīz 2 zaudētām kājām. Katrā ziņā ādas tur vairs nebija. Bet tas mani nenogalināja, nepadarīja arī stiprāku, tikai kaut kā palīdzēja man samotivēties. Man bija tik liels kauns, ka tas ir noticis. Ziniet, kā tas ir? Tu nokrīti, vai arī bieži vien man ir kaut kāda avārijas situācija bijusi. Es nokrītu ar riteni braucot vai ar rolleri, un tad es vienmēr pielecu kājās, neskatoties uz to, kas ir noticis ar ceļgaliem, un saku visiem, nē, viss ir kārtībā, ar mani viss ir kārtībā, un tad brauc projām tikai pēc tam secinu, kas ar mani noticis. Runājot par lietām, kur nav fokus, gribēju izstāstīt par to, kā mums ar komiķi Santu Biezo ir jauns podkāsts, pareizāk sakot, mēs esam atjaunojuši podkāsts, kas agrāk mums bija, kur sauc starp mūsu meitenēm runājot, kurā es aicināju iedvesmojošas sievietes stāstīt par savu dzīvi un par savām domām, un tad viņš tā drusciņi apsīka. Tagad es sapratu, ka vienīgā gudrā sieviete, kas man ir blakus un ar kuru vārds runāt, ir brīnišķīgā Santa, un tā kā mēs esam 2 ārkārtīgi inteliģentas sievietes, mēs lasām apšaubām literatūru un viņu aprunājam. Diezgan interesants podkāsts, cilvēkiem patīk. Es uzzināju, ka ir tāda lieta kā hate watching vai hate reading, tāpēc var ieteikt citu podkāstu Enemy in Paris, ko viena no mūsu klausītājām ieteica. Enemy in Paris, tātad tur vienkārši ir katra sezona un katra sērija ir atsevišķa epizode šajā podkāstā, kur vienkārši 2 komiķi klausās podkāstu un naidā viņu aprunā. Tas ir apmēram tas pats, ko mēs darām. Mēs neesam vēl nopublicējuši pēdējo epizodi. Nākamā epizode, ko mēs publicēsim, būs par Uģi Kuģi un viņa grāmatu Pāris. Un tā, starp citu, nav sliktākā grāmata, ko mēs tajā podkāstā esam apskatījuši. Bet labi, ko tur par citiem podkāstiem parunāsim par šo podkāstu, par podkāstu mušu. Mēs esam atsākuši arī ierakstus. Pagājušajā mēnesī mēs bijām mūsu mīļākajā festivālā Lampa kopā ar ģimenes telti. Mēs ierakstījām vairāk stāstus, un ne tikai kopā ar ģimenes telti. Mums tad ir sadarbības projekts kopā ar Papards Ziedu. Tā ir organizācija, kas rūpēs par seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām Latvijā. Nodrošina apmācības gan vecākiem, gan skolotājiem, gan skolāniem, gan cilvēkiem ar veselības traucējumiem, lai viņi uzzinātu par savu ķermeni, par seksualitāti un par kontracepciju. Jā, tātad kopā ar Papardu Ziedu taps vēl 2 pasākumi, un tad būs vēl viens pasākums Liepājā. Ja tu esi liepainiece vai liepainieks, kas klausās mušu un gribētu izstāstīt kādu stāstu, tad noteikti atrakst uz podcasts@gmail.com, un mēs gribētu dzirdēt tevi mūsu pasākumā Liepājā. Liepājā pasākums notiks 29. augustā. Kur, to es vēl precizēšu, to es vēl nezinu, bet katrā ziņā noteikti mēs būsim Liepājā šajā vasarā. Ko, aiziet mūsu 37. epizode, kas tevi nenogalina. Mūsu pirmo stāstu stāsta Marija Leskauniece, un tas tā arī saucas, kas nenogalina. Manu stāstu sauc 25-gadīgā čūlas perforācija. Es ilgi domāju, kā iesākt. Un viens variants man bija sākt ar to, ka es pamodos un nesapratu, kur atrodos, bet tad jūs domājat, ka tas ir ballīšu stāsts. Otrs variants ir teikt, ka es neapsveicu savu brāli viņa 18. dzimšanas dienā. Bet tad liktos, ka tā ir tāda ģimenes drāma, tāpēc, lai gan abi šie apgalvojumi ir patiesi un attiecas uz šo stāstu, es sākšu ar faktiem. 25 gadu vecumā man plīsa kuņčūla. Tiem no jums, kas varbūt nezina, ko tas nozīmē, ka tev sākas iekšējā asiņošana un iestājas tāds kā taimeris, cik ilgā laikā tev ir jāpalīdz, lai tu izdzīvotu.
Bet to es tobrīd nezināju. Es strādāju otro darba dienu tādā diezgan stilīgā Rīgas birojā. Tā kā es biju tikko sākusi strādāt, es nebiju devusies ar kolēģiem pusdienās, jo es viņus nepazinu. Es sēdēju pie galda un sajūtu sāpes, ko es pēc tam vēlāk lasīju. Citi tās piedzīvojušie raksturo kā naža dūrienu vēderā. Man neviens nav dūrs vēderā bez anestēzijas, bet tagad, kad es esmu dzemdējis, es joprojām varu teikt, tas ir lielākās sāpes, ko es savā dzīvē esmu piedzīvojusi. Un lūk, tad, kad cilvēks piedzīvo tādas sāpes, sāks tad ļoti interesanta lieta. Lai gan vispār, ikdienā es, ne tikai es pati, bet arī citi man ir raksturojuši kā cilvēkam, grūti par lūpu pārspļot reizēm. Ir kaut kādas situācijas, kurā tu tā kā nesaņemies neko izdarīt. Bet tādas lielas, kārtīgas sāpes rada arī tādu, lielu, es nezinu, vai tā ir intuīcija, bet tāda, laikam, instinkts drīzāk, kad saprot, vienalga, nevienu kolēģi nepazīst, bet ir jāsaka viņiem, ka ir jāsauc ātrā palīdzība. Un tā, es tur kaut kā aiztieku līdz atpūtas telpai, atbildu kolēģiem uz jautājumu, tikko tiem iepazītiem kolēģiem, kad man bija mēršreiz, tur vēl visādi varianti, kas man varētu kaitēt, un tiek izsaukt tā palīdzība. Man iedod zāles, mēs braucam uz stradiņu uzņemšanu, kas arī ir tāda īpaša vieta, un tad sāks nākamā daļa par sāpēm, jo, ja man likās, ka tās pirmās sāpes ir trakas, tad tajā uzņemšanā es uzzināju, ka sāpes var arī atstaroties citur ķermenī. Ja tev kaut kur, tā kā ļoti sāp vienā vietā, to laiku sāc to just arī citur. Tajā pat laikā es kaut kā caur visu to saglabāju tādu, lielu mieru. Laikam tāpēc, ka manam tēvam 25 gadu vecumā plīsa kunčula, un teorētiski par šādu iespēju bija zinājis visu savu mūžu. Tomēr, nebija liegus sev tāds prieks kā alkohols, cigaretes, viss kaut kas garšīgs, nekas no tā kunčulē nepatīk. Un otrkārt, arī kādu pusgadu nereaģēju uz tādām ļoti jocīgām sajūtām, ko nevar saukt par sāpēm, bet ar vienu sakot, es nojautu, ka nebūs labi. Bet tāpat laikā, nekādu apgalvot, protams, es nevaru, ka tas tā ir noticis, un es arī nezinu, un ja sāp vēderā, tad, kā es pēc tam uzzināju, ka, varbūt viss kaut kas, bet jaunām sievietēm, nevis veciem vīriešiem alkoholiķiem, parasti pieņem, ka nevis plīs uz kunčulu, bet viņi ir stāvoklī. Tāpēc man mūža pirmais grūtniecības tests tika veikts stradiņu uzņemšanā bez manas ziņas, un tā atbilde, ka es neesmu stāvoklī, tika nobļaut pāri, visam tam gaitenim, bet, tas gaitens ne to vienu ir redzējis, tā ka tas vēl bija mazākais. Labi, man noveicās, tās visas stundas neiztecēja, pagāja tikai 7 stundas, kas bija iekšējas asiņošanas. Ja es pareizi saprotu, ir diezgan liela daļa no tā smilšu pulksnīša iztecējuši. Un, pēc kaut kāda rengena laika man konstatēja, ka, ir tie šķidrumi kaut kur ne tur, kur viņiem jau jābūt, jo, ja plīst tā kunčula, tad vienādi sakot, kuņģi ir tāds pušumiņš, pa kur izplūst neviena asins, bet, viss kuņģi saturs, tur, kur nevajag, ja. Un es nonāku uz tā operācija galda, es vēl pēc tam domāju, ļoti interesanti, ka anesteziologs man prasīja, kur es dzīvoju. Es domāju, baigi tā savādi, viņš prasīja precīzi adreses, tāpēc dzīvēt ļoti netālu. Bet tad pēc tam es sapratu, ka viņš vienkārši uzdod jautājumu, lai saprastu, kurā brīdī, es tā kā atslēdzos. Uztur sarunu. Tā, nevis tur nezinu, ko viņš grib. Bet tad sakot tāds trešais sāpju etaps, jo, 25 gadu vecumā es jau biju paspējusi piedzīvot pilno narkozi, un manās atmiņās baigi labi pieredze. Tev uzliek to masku, tu pamosties, viss ir labi. Bet lai tiktu pie iekšējiem orgāniem, tev pārgriež visu ādu, muskuļus, visu tur presīt, jāatjauno no jauna un tā. Tu pamosties un ir riktīgi sūdīgi. Tā kā vēl daudz sūdīgāk, jo sāp tā rēta, sāp viss un seko tādas īdošas sāpes, jo, pirmkārt ir degunā katetrs, lai tā kā visi liekie šķīdumi, kas no tām rētām vēl nezinu kā, no kuņģa tiktu ārā. Un arī tāda drena no otras sāna man te vēl rāda. Jā, un tu pamosties, tev viss spiež, ir drausmīgi sūdīgi. No vienas puses ideāli kursik, ja. Visām sievietēm, kas, tā kā otrais jau piemin dzemdību pieredzi, bet, ir daudz sievietes, kas ļoti pārsteigts, tev piedzimst bērns, pēc tam diezgan sūdīgi. Bet es tiešām nebiju pārsteigts. Ir tāda, pēc tādas pieredzes, tas ķermenis jūtas ļoti slikti. Bet tas, ko es nezināju, jo 10 dienas man bija jāguļ gultā, es nedrīkstēju celties. Vistākākais bija, kad nāca sanitārs, jo vispār sanitārs, tā kā eņģelīši, jo, viņas var izdarīt vairākas lietas, viņas var tev mazlietiņu apmazgāt,
reizēm ar lupatu, kas, man liekas, kaut kur starp grīdas lupatu un tādu, bet, var nomazgāt. Tad vēlāk stāstā būs svarīgi, viņas var aiznest tavas čūras. Tas ir ļoti, 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 ļoti svarīgi, ja tu nevari pats piecelties. Bet viņas arī mazgā grīdu, protams, kas tas viens no pamat pienākumiem. Un viņām arī jāapmaina visi tie maisiņi, jo tajā nodaļā, tā bija ķirurģijas nodaļa, visus pacients var reāli sajust pēc tiem viņu maisiņiem, jo viņi pildās ar visiem ķermeņa šķitrumiem. Lūk, bet trakākais, ko es tiešām negaidīju, sāpīgākais ir, kad mazgā tā grīda, un ja tu esi tādā milzīgā diskomfortā, tad, ja uzsit ar slotu pa tavu gultu, tev ļoti sāp. Bet tu jau neprasīsi pretsāpju zāles pret to, ka, mazgāja grīdu. Tu vari pret visu kaut ko prasīt, bet to nevar. Tas ir bēdīgi. Bet pretsāpju zāles, protams, ir vēl tāda atsevišķa lieta, jo 10 dienu laikā var izveidot tādu normālu, grafiku tādu iekšējo. Jo dod diezgan spēcīgs, pēc tam sapratu, spēcīgs zāles dod. Bet tā kā tev ļoti sāp, tad tu viņas neizjūt tā, tu vienkārši izjūti kā tādu diskomfortu samazināšanu. Tad vienu no rīta, tad vienu pusdienu laikā, tā, lai varētu kaut kā pārciest to, un tad vakarā pirms gulētiešanas. Bet tad trakākais seko tad, kad, es varēju piecelties, kas, starp citu, pēc 10 dienu gulēšanas ir nenormāli jocīgi piecelties, tad tirpst viss ķermenis. Ļoti dīvaini. Un tad māsiņas sāka ierobežot un vairs nedēva man tās zāles. Un es viņam prasīju to klasisko savu ritmiņu. Un es pirmoreiz mūžā jūtos nedaudz kā narkomāni. Protams, vēl viena interesanta lieta tajās 10 dienās, tīpaši, ja tev ir kāda kuņģa kaita, es nezinu, kā ir citās kuņģa kaitēs, bet šajā bija tā, ka pēc kuņģa operācijas nedrīkst ēst un dzert 10 dienas. No vienas puses, mēs visi zinām, sievietes skaistums ļoti saistīts ar dievumu. Gandrīz precīzi, vai ne? Bet es ar savu pieredzi noskaidroju, ka tā tiešām nav. Jo, lai gan toreiz es biju gandrīz precīzi 10 gadus jaunāka un 10 kg stievāka, pirmo reizi, kad es ieraudzīju savu spogulī, man tiešām bija bail. Jo pirmkārt tās precēpzāles un viss tas, tad, tā kā tāda dzeltena palēka āda, pa kur ir, sākuši izdalīties, man liekas, viss tas sliktais, ko es savam ķermenim esmu nodarījusi. Tāda večiņas gaita un, nebija labi. Vēl pirms tam mana māsa, būdama gādīga ļoti un tāda, viņa atnesa man uz slimnīcu žurnālu Shape. Un tur bija 10 efektīvākās diētas. Viena no tām nepārspīlēja, jo nav jau tā, ka es neko neēdu. Man bija tas, glukošu šķīdumu pilini iekšā, jo, tev ir jāuztur dzīvības process, tur ir gan ūdens, gan cukurs, lai tu tak izdzīvot. Lūk, un Shape starp tām 10 diētām bija arī kā reiz tādu, kur jākur guli un tev pieslēdz zondu un tu notievies. Un tas tiešām maģiski. Es tā kā guli, es neesmu nekad bijis tāda drausmīgi apaļa. Arī tā, bet es gulēju un redzēju, kā tie gurnu kauli par mazām tā parādās. Kas citādi varētu būt sapnīts, bet tad nebija tā baigi forši. Bet vēl viens cilvēks, kas ļoti sacaucās pretējā virzienā, labi, man māsa arī negribēja, lai es notievēju, viņa gribēja man izklaidēt, bet man aiz muguras gulēja kaimiņiene, kur arī sauc Marija. Tikai mums bija kāda 70 gadu starpība. Un es arī nekad mūžā nebiju redzējis, jo, kā jau teicu, es pamodos tajā istabā un es nesapratu, kur es atrodos, nedrīkstēju celties, tāpēc es nezināju, es tā arī neuzzināju. Tā kā pēc 10 dienām es uzzināju, kur es atrodos, kā faktiski, kā tur izskatās un tā, no kurienes tie cilvēki nāk. Un tad arī, Marija laikam es ieraudzīju nedaudz ātrāk, jo viņi izrakstīja ātrāk. Bet Marija varēja saost, jo viņai pa tiem, mani tie maisiņi ķermenī piekabinātie, tā arī palika tukši. Marijai tā nebija. Bet toties Marijai bija 3 ļoti gādīgas meitas, kas uz maiņā pie viņas nāca. Marijai arī, diemžēl, bija tāda tā kā demence, tāpēc mēs visu laiku runājam vienu un to pašu. Un vēl meitas Marijai nesa ēdienu, jo, kā zināms, slimnīcas ēdienas vienam negaršo, bet Marijai nesa arī slimnīcas ēdienu, un katru reizi viņa pārjautāja, vai arī man nevarētu kaut ko iedot, jo es izskatos izkāmējusi. Un tad viņa sarunāja, ka arī meitas atnesa speciāli man buljoniņu. Jā, bet ārsts neļauj dot man to buljoniņu. Tad man bija ļoti neapmierināti, jo viņai tiešām viņa daudz apraksta. Pirmkārt, viņa runāja krieviski, runāja latviski, mēs lauzīja sarunājamies, bet jā, viņa bija par buljoniņu ļoti vīlusies. Bet Marijas meitas man palīdzēja vairāk kārt, jo būtiskākās atziņas patiesībā no visa šī piedzīvojuma man ir par čurāšanu. Jo, lai gan tad, ja tu starp citu, jā, tā tehniska detaļa, ja tu 10 dienas neēd, tā kā numur 2 nevajag, tiešām nevajag iet uz toli. Tādā ziņā viss klīn. Bet, čurāt vajag.
Un čurāt vajag tad, kad laiž to sistēmu. Un tad ir vairāk varianti, kā tu ar to cīnies. Tā kā ideālā variantā, ja tev ir tāds svaigs kateters, to sistēmu var izpilināt apmēram 1-2 laikā. Bet tad tev tās 2 stundas ir jāsrunā, lai kāds pie tevis sēž. Un attiecīgos brīžos, nu, tā kā vēlams tavi tuvinieki vai cilvēki, ko tu pazīsti, un iznes to šīberu. Bet tu jau tā kā vienmēr, visi zina to situāciju Latvijas slimnīcās, ka nav jau tā, ka tev ir tikai vienam pašam pieaicināt tā māsiņu, un viņa jau tev reizēm uzliek to sistēmu, vienkārši tad, kad viņa var. Un tad, ja tev nav tie savi pieaicinātie speciālisti, tad ir diezgan bēdīgi. Jā, jo tad tev vajag čurāt, tad tev ir jāprasa kādam, lai paliek tev apakšā šīberu. Un es tam citu vienmēr domāju, ka par pīli sauc to trauku, kurā ir jāčurā, bet izrādās pīli vīriešiem, sievietēm, tas ir šībers, ko paliek apakšā. Nu jā, un arī jāsarunā. Un otra lieta ir tas, ka tad, kad tas kateters tā kā aizkaļķojās, tad baigi sāp, tad tāpat ir jāpilina lēni, un tad čurāt vajag mazāk, bet tā kā vajag visu laiku. Un tas ir apmēram tā, ka tu brauc, es esmu no Liepājas, un tad citreiz brauc uz Liepāju, un tev, piemēram, kaut kur bikstos savaigs stolet, un saldu ir tikai pa 50 centiem, tev nav līdzi, un tu līdz tai Liepājai gribi vienkārši. Apmēram tā sajūta. Un kā jūs minējāt, vispār, tā kā pār lūpu man grūti pārspļaut. Normālās situācijās, jūs tādu kautīgs, negribu, lai man pamā. Tā, skaidrā. Un tad es tā kā, negribu, lai kāds man tur tā kā kādam traucēt, un tā, bet, ja es teicu, ka sāpes liek to nobāzt šo sajūtu, tad čurāt gribēšana, un tā vēl nepiečurāt gult, riktīgi, viss. Tās Marijas meitas nesa man tās čūras ārā, jo es vienkārši, vai jūs varētu, jo tu tā kā var, tev teica, ka ir arī tāda podziņa, tu vari izsaukt, sanitāri, bet kā es pēc tam uzzināju, viņas arī faktiski ļoti tālu no turienes ir, bet arī, tiešām, nav slimnīcā pilns ar tur personālu, kas, es jau saprotiet, Grejas anatomiju saskatījusies, mazliet cits servis gaidīju, bet, nebija tā, tik tā nav. Bet, tu tā kā riktīgi sēdies drosmi, tu visiem prasa rekomendācijas čūras, lūdzu, aiznesiet, un cilvēki arī nes, tiešām. Un es jebkuram nestu arī pati, tiešām. Un tad tu saproti, jā, ka tās, labi, es domāju, ka jebkurš ir kādreiz dzīvē iedomājies, ka, tad, kad tev ļoti vajag čurāt, tu kļūst par savādāku cilvēku. Es nezināju, ka tu kļūst par drosmīgāku cilvēku, bet tā ir. Tā kā buru recepte. Jā, bet visumā, protams, tu kļūst par, tādā slimnīcas pieredzē, tu kļūst par tādu ķermeni, ko, viss tā skaidrāk un īsāk un kodolīgāk pateica nodevis virsārsts, kurš mūs tur reiz dienā apraudzīja. Un bija laikam kaut kāda 8., 9. diena, kad ilgi man jau tur bija tas kateters un tas kateters un tā truba degunā un truba vēderā un viss man besīja, viss man sāp. Un tas virsārsts iet apgaitā piekdienā, ar tur studentiem, jo tā ir Stadiņa slimnīca, un viņiem studenti, un viņš pavēr durvis un saka, te mums ir 25-gadīgā čūlas perforācija. Te nekas nemainās. Un tas nozīmē, ka tā kā ir piekdiena, es te būšu vismaz līdz pirmdienai ar visām savām trubām. Jā, bet kopumā, lai gan man vien labi daudzeni visu šo stāstu raksturoja ar vienu vārdu, skābi. Man jocīgā kārtā tā ir pozitīva pieredze. Pirmkārt, tāpēc, ka tu vienkārši kaut kā, tur aktivizē drosmi, intuīciju un vispār. Tas ir tā kā tāda kursika, tāds retri, tā kā vienkārši tāds skarbāks, bet, tas ir, apziņa paplašinoši, tas viss tur ir. Tas vienkārši, varbūt nav patīkami, bet tas viss tur ir. Bet tāpat laikā, protams, arī lai nobeigtu kaut kādiem, tādiem loģiskiem secinājumiem, es diezgan analītiski dzīvē pieeju, nevis tik ezotēriski. Es, starp citu, šodien esmu tik pusplika, kā es tagad saprotu, šajā laikā apģērbusies, tāpēc, ka es nesen to, uz rēdz, kas man ir pāri visam vēderam, uztaisīju tetovējumu. Es vienkārši apģērbos tā, lai viņu redzētu, jo, starp citu, tetovējumus esmu nedaudz nepareizi nopozicionējis, jo, piemēram, es tā kā kopš tā laika nebiju valkājis tātad gandrīz 10 gadus kopē, tā kā atsevišķo palkustīm. Un es domāju, es uztaisīšu tetovējumu, tagad tieši palkustīm. Bet man tur uztavēts tāds priedz, un, priedz krastā, jo es esmu no Liepājas. Un tad, kad starp to palkustīm var redzēt tikai to krastu, tas priedz nevar redzēt. To es nezināju. Bet, lūk,
kopumā, jā, tā ir tā kā pozitīva pieredze, jo tev vienkārši liek visu kaut ko saprast, bet arī to tetovējumu es taisīju ne jau tāpēc, lai tā kā noslēptu, jo tā ir, tas tā kā inčīgs stāsts, viss arī tev paprast, kas tas tāds. Tur ir viss kaut kas ir. Bet tas man tomēr liek saprast, ka, baigi forši nenostādīt situācijās, kurās tev nav izvēles. Un arī ar to rētu vienkārši gribējās, tā kā kaut kādā brīdī beidzot vienkārši izvēlēties. Nē, ka es gribu, lai viņi izskatās šitā. Jo visādi citādi viņi, man, piemēram, vēders ir tā kā, nevienāds sašūts, ja. Es esmu tiešām ļoti pateicīga ārstiem, jo, kā lai saka, reizēm es tā domāju, ka, jā, tā laika atskaita jau ir baigi reāli, un jebkurā, bez modernās medicīnas burtiski būtu nomirusi. Bet, jā, tāpat laikā tāda akūta operācija ir, visādi blakus prikoli. Bet jā, nenostādīt sev situācijās, kurās nav izvēles. Jā, un ja tādas situācijas pienāk, tad, viss kaut kas jau interesants tur notiek. Paldies! Paldies, Marija, par to, ka izstāstīja savu stāstu. Marija, starp citu, savu stāstu izstāstīja komēdija Latvija bārā. Pagājušajā gadā noteikti iesaku jums paskatīties viņu sociālajos tīklos. Visu laiku ir open mic'i, dažādi pasākumi, tiešām forša vieta, kur aiziet un bišķīt izklaidēties. Viņiem ir tāds tā kā vasaras dārs, kur var iedzert aliņu un paklausīties, kā garām brauc tramvajs. Ļoti mīlīgi tur ir, noteikti iesaku. Viņa, starp citu, Marija Leskauniece, ir arī redaktore mūsu pašā mīļākajā finanšu žurnālā Ir nauda, ko es noteikti jums visiem iesaku abonēt. Mūsu nākamais stāsts ir no Daces Kreses. Dace Krese ir no Sexy Style. Viņas stāstu mēs ierakstījām pagājušā gada lampā, un stāsts saucas Vecums nav šķērslis. Sēlos jums uzburt ainu. 15 gadu vecumā es zaudēju savu tēti avārijā, un mana mamma bija jau apprecējusies ar manu patēvu. Tajā pašā vasarā, kad es zaudēju savu tēti, man piedzima mazais brālis. Vecāki centās pamazām veicināt man sievišķības uzplaukšanu 16 gados. Tajā laikā es īsti nesapratu, kāpēc tas viņiem bija tik svarīgi, taču tas bija viņiem ļoti svarīgi. Skolā es, diemžēl, arī biju vairāk atstumta nekā pieņemta, un, ja tā skatos, es sāku justies diezgan vientuļi savā dzīvē jau tajā vecumā. Vecāki ņēmās ar zīdaini, manām vajadzībām laika un resursu vairs nebija, un es sāku vientulību ārstēt internetā. Internets ir ļoti maģiska vieta, kā mēs visi to ļoti labi zinām. Agrāk bija ļoti populāri tādi divi saiti – Chatruleta, Omegle, kur divi anonīmi cilvēki var sarunāties viens ar otru ar ieslēgtām kamerām vai neieslēgtām kamerām, bet visā pasaulē tas spēja savienot cilvēkus. Es sāku pamazām tur meklēt draugus, līdzīgi domājošos un varbūt arī pat nedaudz vairāk tādu kā seksuāla akšana savā dzīvē. Tās sarunas bieži vien bija vairāk seksuāls nekā draudzīgas, un es biju pilnīgi hormonu apburta meitene, un par to vēlējos pieredzēt savā dzīvē. Seksu, ko tas vispār nozīmē. Tajā vecumā skolas puiši bija vienkārši, šausmīgi, jo es pat aiz muguras tika apsaukāta par dīvainu, par frīku. Kāpēc lai es gribētu ko tādu darīt ar saviem vienaudžiem? Tas man nelikās vispār aktuāli. Un kas tad īsti ir uzbudināta un hormonāla vientuļa un atstumta meitene internetā? Tā noteikti ir ļoti viegla ēsma. Aizvien vairāk laika pavadot šajās vietnēs, es sāku iepazīties ar vīriešiem, kas pievērs man īpašu uzmanību, un viens no viņiem bija liktenīgais. Man bija svaigi palikuši 17 gadi. Es gāju 10. klasē. Viss sākās nevainīgi. Īpaši nekādas seksuāla rakstura sarunas man ar viņu nebija. Mēs runājām par daudz ko, kas mums bija kopīgs. Tās bija filmas, mūzika, intereses. Un pirmajā sarunā viņš vispār mani neredzēja. Nē, es viņu neredzēju kamerā, kamēr viņš mani redzēja. Nav tā, ka man arī tas bija svarīgi, jo es nevērtēju cilvēkus pēc izskata. Man neinteresēja, vai viņi ir 90 gadīgi vai 20 gadīgi. Es tiešām meklēju cilvēkus, ar ko rast kontaktu. Es nezināju, cik viņš ir vecs no sākuma,
un es vienkārši padevos tam, ka viņš ir kaut kas, ar ko es esmu atradusi kopīgu valodu. Tā mēs sākām iepazīties aizvien dziļāk. Viņš man stāstīja, cik es esmu skaista, ko es nekad dzīvē nebiju dzirdējusi. Un es arī tam necik īsti neticēju, jo es biju diezgan tāda puiciska meitene, bet pamazām tas sāk mainīties. Tā pagāja mēnesis, kā mēs runājāmies, un viņš bija pēkšņi Latvijā. Protams, tā mēneša laikā mēs runājām arī par to, ko mēs vēlamies iesākt viens ar otru, kādas lietas un ko tik mēs vēlamies darīt. Ne tikai dzīvē, bet arī gultā. Viņš ieradās ar to domu, ka viņš beidzot man satiks, uzdāvinās man skaisti dāvātās rotas lietas, ko viņš tik ļoti gādīgi bijis man sarūpējis. Es viņu pēc stundām sagaidīju lidostā. Un tā es mammai pateicu, ka es dodos pie draudzenes uz pāris dienām pabalēties. Kamēr es atrados 1,5 kilometru attālumā no mājām viesnīcā Radisson Blu. Un pavadīju 2 skaistas naktis ar viņu. Tās bija 2, manuprāt, tajā laikā romantiskas naktis. 17 gados ļoti daudz, kas var likties romantisks. Kopš tā laika mēs bijām kopā 3,5 gadus. Es beidzot jūtos, ka man ir savs cilvēks. Tad bija pagājis vēl mēnesis, kopš mēs satikāmies, un man gribējās pateikt mammai, ka es vēlos šo cilvēku apciemot pie viņa. Viņš dzīvoja Rietumē Eiropā. Tā nu es domāju, ak Dievs, kā mana mamma to tagad uztvers. Es tagad stāstīšu, ka es vēlos aizbraukt pie šī svešā vīrieša ciemos savā pavasara brīvlaikā 10. klasē. Es domāju, ka man galva noraus godīgi. Un viņa bija ļoti pretīm nākoša man par pārsteigumu. Es sāku vairāk tā ļoti būt pateicīga viņai. Wow, kā tu tā atļāvi man. Bet viņa man iedrošināja. Viņa iedrošināja man arī uzvesties sievišķīgāk, ģērbties svārkos, augstpapēžu kurpēs. Un tas viņai bija svarīgi nekā vairāk man. Un tā, pēc kāda laika, mums bija lielisks, pēdiņās lielisks attiecības. Es beidzu vidusskolu un es iestājos Nīderlandes universitātē un pārvācos, lai dzīvotu kopā ar viņu. Esot attiecībās ar viņu, man bija jāizliekas, ka es esmu vecāka nekā es esmu. Ģērbos nobriedušāk, sievišķīgāk, kaut gan man seja un ķermenis tajā vecumā nodeva uzreiz. Viņa draugi apsveica viņu, kad uzzināja, cik man ir gadi. Kamēr es centos diži neafišēt mūsu attiecības, jo zināju, ka sabiedrība var nepieņemt manu lēmumu. Es taču negribēju izskatīties pēc zeltraces. Pamazām sāka parādīties pirmie sarkanie karogi. Viņš meloja man par savu vecumu. Īstenībā viņam nebija 9 gadu starpība, bet 11 ar mani. Tad es uzzināju, ka viņš man emocionāli krāpja tieši tāpat, kā mēs sākām čatot ar citām Austrumu Eiropas meitenēm. Sāku viņu pieķert aizvien vairāk un vairāk melos, sāku saprast to, ka viņa meitenes vienmēr bija 16 vai 17 gadus vecs, kamēr viņš palika tikai vecāks. Par spīti mūsu toksiskajām attiecībām es sapratu, ka savu nākotni neredzēju Latvijā un aktīvi pieteicos Nīderlandes universitātēm, ko man vecāki arī iedrošināja darīt, jo viņi vēlējās, lai man ir iespējas tikt pie lietām, ko viņi man nebija spējīgi gādāt. Ceļot pa Eiropu, dzīvot tur. Skaisti, ne? Taču Nīderlanda bija manas pieaugušās dzīves ugunskristības. Es mācījos universitātē, uz kur man bija jābrauc 3 stundas vienā virzienā. Draugu man tur praktiski nebija. Es biju izolēta no mājām, no draugiem, no atbalsta, kas nebūtu viņš. Viņa draugi bija mani draugi, un man sākās pamazām panikas lēkmes, regulāras. Sāku disociēties, man bija sajūta, ja es sāktu kliegt vai sist kādu. Neviens vispār nereaģētu uz to, ka es tur atrodos. Un tā arī iezagās pašnāvnieciskas domas manā galvā. Mūsu attiecības beidzās pēc tam, kad es, diemžēl, nenokārtoju ļoti intensīvo 1. gadu Nīderlandes universitātē.
Mēs braucām atpakaļ pie manis uz mājām Latvijā, un tā arī mēs atbraucām, es paliku, un viņš aizbrauca. Viss šis beidzās tāpēc, ka es neredzēju sevi kā viņa jauno potenciālo sieviņu, kas par viņu seksuāli un fiziski rūpēsies. Esot atpakaļ Latvijā, es sāku sajust atpakaļ sevi. Es sāku iepazīties ar saviem vienaudžiem, man bija draugi un mana vecuma vīrieši, kas man beidzot patika. Dzīve sāka uzņemt apgriezienus, bet pagāja 4 gadi, kamēr es sapratu, kas tad īsti šeit bija noticis. Pirms vairākiem gadiem es uzdūros ārzemju drāmai. Tā bija saistīta ar YouTuberi, diezgan zināmu maniem vienaudžiem. Un tas YouTubers, viņš bija apsūdzēts par ļoti daudz šausmīgām lietām. Un tas stāsts, ko es dzirdēju, kur tika intervēta upure no viņa, bija 1-1 ar manu stāstu, kā es satiku viņu lidostā, un mēs aizbraucām pēc tam uz viesnīcu. Man aizkars nokrita. Viss sakrita pa plauktiņiem, un es zināju, kas šeit ir noticis. Tas bija grūmings. Ja kāds nezina, kas ir grūmings, grūmings ir bērnu un iespējams arī viņu vecāku emocionālu vajadzību piepildīšana, uzmanība, uzticības veicināšana, lai šos cilvēkus varētu manipulēt, izmantot, izvarot un tā tālāk. Es biju sārās par savu jaunību, kur palaidu garām, kamēr es tēloju vecāku sievieti. Es palaidu garām diezgan jaunu, diezgan daudz jaunības, muļķību, ar ko nodarbojās citi. Teikšu atklāti, es nedomāju, ka es esmu pilnībā vēl tikusi ar šo galā. Nevērtības bailes no seksuālās un emocionālās izmantošanas man nomāca vēl šo baldienu. Taču, kad es sāku pievērst uzmanību savam novērtā pamestajam iekšējam bērnam, es sāku sajust sevi. Es dziedēju sev, ļaujot savam iekšējam bērnam vaļu, ļāvos izpaust savu sievišķību tieši tā, kā es to vēlos. Nevis kā sabiedrība, mana māma vai kāds vīrietis to vēlās. Turklāt terapija un atbalsts manā dzīvē vienmēr būs nepieciešams, lai tiktu galā ar šīm sekām. Dvēseles sāpes ir mežonīgas, taču es neesmu skarba pret sevi un nekad nebūšu, jo es zinu, ka ir vēl kur strādāt tāpat kā mums visiem. Arī pēc vairāk kā 10 gadiem, kopš šīs attiecības sākās. 10 gadu laikā es esmu nonākusi pie vairākiem secinājumiem, ar ko es atstāšu šodien. Pirmkārt, sabiedrība ir aizmirsusi, ka pusauģa vecums ir hormonāli vētrains laiks ne tikai puišiem, bet arī meitenēm. Mums gribās izpaust sevi, savu seksualitāti. Tāpat kā puišiem, mēs esam uzbudinātas, mēs esam gribošas, un tas sākās arī ap tiem 13 gadiem, tāpat kā zēniem. Es vienmēr esmu sevi redzējusi kā seksuālu dzīvnieku, tāpat kā mēs šeit visi esam ar saviem libido. Un es jau to zināju agri un diezgan veselīgi es sevi atklāju. Tāpēc mums nav no tā jākaunās tīpaši, ja mēs esam pie tā paši nonākuši. Otrkārt, vecāki, jums nav jāaizliedz saviem pusauģiem vai bērniem saprast sevi un dzīvi. Taču ir jābūt pietiekami piesardzīgiem, ja pat 17 gados gribas domāt, ka cilvēks sāk pieaugt. Diemžēl 18 gadi nav tas vecums. Tas ir likumisks vecums, kas sniedz konkrētas privilēģijas, lemt par savu dzīvi. Smadzenes tajā laikā attīstās, un tas ir pilnībā attīstījušās tikai 25 gadu vecumā. Līdz tam tās var uzskatīt par bērna smadzenēm. Un tāpēc es lūdzu, palīdzam saviem bērniem veikt labākos lēmumus priekš savas labklājības, arī pēc tiem 18 gadiem. Un treškārt, mana pieredze ir spilgti pierādījusi, ka novērtā pamesti bērni meklēs piederību tur, kur viņu tiem dos. Labu vai sliktu vai kādu. Paldies! Paldies, Dāci, ka biji un izstāstīji savu stāstu sadarbībā ar Seksīstēlu,
labi, es tagad saku sadarbība, tādēļ, ka es gribētu, lai ir sadarbība, ja? Es jau vienmēr esmu sapņojis par dažādām sadarbībām. Mans lielākais sapnis vienmēr ir bijis tās amorālas kleitas. Es vienmēr, kad sāku ar komēdiju nodarboties, kad sāku podcastu, es cerēju, ka amorāli vienreiz saņemsies un atsūtīs man to peņuāru ar tām spalvām par tiem 3000 eiro. Un jūs ziniet, ko es tagad ieraugu Instagramā? Amorāli slēdz savu veikalu. Peņuāru es tā arī fucking nesmu saņēmusi. Es ceru, ka vismaz seksīstēls saņemsies un atsūtīs man kādu vibratoru vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, katrā ziņā, vai vismaz atlaišu kodu mūsu brīnišķīgiem klausītājiem. Man te vajadzētu tādu kaut kādu pārēju izdomāt, bet pārēju es nevaru izdomāt, tāpēc mēs vienkārši pāriesim uz nākamo mūsu trešo stāstnieku. Trešā stāstniece Jana Kalniņa. Daudzi no jums varētu viņu atcerēties patiesībā no savādi gan laikiem, lai gan tagad viņa dara pavisam citas lietas, palīdz gan dažādām nevalstiskajām organizācijām un atbalsta viņas, bet viena lieta, ko var par Janu teikt, ir tas, ka viņa vēl joprojām ir tikpat asprātīga un superīga, kā vienmēr ir bijusi. Viņa savu stāstu mums izstāstīja Kaņepes kultūras centrā arī pagājušajā gadā, un tas saucas Satiksimies tunelī. Šovakar es pastāstīšu par vienu traumatisku pieredzi, kad man uzbruka. Un kā jau traumatiskai pieredzei pienākas, es par to aizmirsu. No manas apziņas tā tika izdzēsta, bet tad tīrot ēpastus, es atradu vienu ēpastu, kur es pēc tās traumatiskās pieredzes biju nosūtījis draugiem, padaloties ar to stāstu terapeitiskos nolūkos, un tāpēc šodien es jums nolasīšu ēpastu. Liek piebilst, tas bija pirms 10 gadiem, tāpēc šie cipari ir visnotaļ iespaidīgi, kas tūlīt skanēs. Sveiciens, draugi! Mans vakardienas piedzīvojums būtu Facebook cienīgs, bet tā kā nav vēlmes to publiskot visiem 800 draugiem un sekotājiem, padalīšos šādi. Subject. Inspektors A, jeb kā vienā vakarā iegūt 2 vīriešu telefonu numurus. Vakars sākās skaisti. Lepni soļoju no skaistumkopšanas salona, manikīrs, sejas procedūras un tā tālāk un tā joprojām. Jūtos tā, kā izskatos. Vienkārši lieliski. Iespējams tieši tā, nodomāja arī Mr. Siks tajā brīdī, kad es skaista kā Maskava liegi ieslīdēju tunelī, lai nokļūtu no Ķīpsalas uz preses nama transporta pieturu. Un aktu neražu tuneļu vidū nodomāju, ka nav omulīga sajūta vienai pašai starp flīzēm būt, kad aiz muguras atskan ātri soļi. Es mēģinu mainīt trajektoriju, bet Mr. X soļi kļūst arvien ātrāki un viņš no mugurpuses jau ir mani saķēris. Griežos apkārt un ieraugu viņu brīdī, kad viņš mēģina izraut manu 7 kg smago miniatūro rokas somiņu. Un tad viss kļūst kā palēninātā filmā. Domas šķiļas nenormālā ātrumā, bet notikumi un kustības kā Matriksā. Mr. Siks ir kungs brūnā ādas žaketē, ūsās un bez pāris zobiem, un momentāli tiek pieņemts lēmums kliegt. Un tad atskan tas. Kungs metas bēgt. Bet es turpinu taurēt, zemapziņā klusi pielūdzot un slavējot Ainas Bajāras vokālo skolu. Kad briesmas dzīvībai ar balss spēku ir novērstas, visticamākais sajūtos neveikli viena pati taurēdama tunelī un kā jau Matriksam pienākas, dzēnos pakaļ noziedzniekam joprojām skaļi taurēdam palīdzības saucienus. Ja kāds uzņemtu ātrumu, es noteikti kvalificētos olimpiskajām spēlēm. Vēl redzu pazibam brūnās žaketes staru, kad uz ielas stalts jaunieklis vārdā Uldis pārtver Mr. X un kurš būdams apreibinošo vielu iespaidā vairs nespēja turpināt savu odiseju Ķīpsalas dziļumā. Mr. X sāk taisnoties, ka sajaucis mani ar sievu, tā ar draudzeni, tā ar bijušo sievu. Zvanu policijai, Uldis modri tikmēr sargā pāri darītāju un pēc nieka 3 minūtēm kortežā ar bāku gunīm bariņu likuma sargu ir klāt. Kā godprātīgs pilsonis piekrītu rakstīt iesniegumu, jo joprojām darbojos Matriksa režīmā. Domas ir skaidras, notikuma izklāsts loģisks, emociju nekādu. Salta sirds Dagnijai, teiktu klasiķi. Pirms doties uz iecirkni vēl pateicības vārdu Uldim un likumsarga mudināta paņemu viņa telefonu. Bobika tipa automobīlī tiek iesēdināta kā karaliene. Durvis atver, mēteli sakārto, durvis aizver. Tikai tad piefiksēja, ka Mr. Siks arī sēž tā paša automobiļā Abizjaņikā un zvana Žeņam, kuru mierina, ka visu nokārtos un lai Žeņa neuztraucas. Piebraucot pie iecirkņa procedūra, durvis, roka, durvis, atkārtojas. Patīkami neliekšos. Bet tad sāk pamazām atlaist. Sākas roku un balss trīce. Iecirkņa kāpņu telpā vēlreiz likumsargu kungiem izstāst, kas un kā notika.
Un vienam no viņiem rodas sašutums. Kā tad tā? Nekas nav nozagts. Misters X ir vienkārši sajaucis personas. Uz kolēģa repliku, tad kāpēc muka prom? Skan arguments. Nobijās. Ha, domāju gan. Un atkal atmiņā attaust mana zelta rīklas performance tunelī. Kungi apspriež, ko nu tagad iesākt, un vēlreiz pārliecinās, vai es rakstīšu iesniegumu un kādu pantu varētu piešūt. Nokļūst iecirkņu 2. stāvā kādā no kabinetiem pie inspektora A, un inspektors A palīdz man novilkt mēteli, un man jau sāk rasties aizdomas, ka mūsu policijas darbinieki ir izgājuši padziļināto lietišķās etiķetes kursu pie aizstrautmanis. Kamēr inspektors raksta protokolu no maniem vārdiem, es būdam emocionālā pussabrukuma stāvoklī tomēr izmantoju iespēju kārtīgi aplūkot kabinetu un dokumentu kaudzi. Uzmanību uzreiz piesaistīja milzu seifs, uz kura rotājās uzlīmes, gan informatīva rakstura par ielas šķērsošanu tikai pie zaļās gaismas, gan biedējoša rakstura uzlīmes krievu valodā Boss Mafija. Dokumentu kaudzes virspusē izraksts no Tvaika ielas. Kļūst ar vien interesantāk. Spriežot pēc goda rakstiem uz sienas, inspektors A bija ieņēmis kādas sieviešu kārtas kolēģis vietu, kurai uz desktopa ir milzīga Inetes Radēvičs fotogrāfija. Un man pat pazib doma uztaisīt selfiju iecirknī. Bet jo ilgāk tieku izjautāta, jo nelāgāk kļūst, jūtu, ka mana iekšējā dagnī sāk mani pamest uz neatgriešanos. Inspektors A mierina un izrāda patiesu sapratni, līdz atskan telefona zvans no 1. stāva. Tur visticamākais tajā laikā tiek izjautāts Misters X. Pēc sarunas spriežot atkal tiek lemts par pantu, jo pat sīkais huligānisms tas nav. Goda un cieņas aizskaršana arī īsti nav notikusi, jo Misters X taču man nenolamāja. Dagnija ir prom. Es raudu. Inspektors A kā īstens goda vīrs pārliecina 1. stāvu, ka lietai būt, un es pirmo reizi izdzirdu terminu fiziska goda un cieņas aizskaršana. Kad paraksti uzlikti un laiks ir doties prom, vēlos izsaukt taksi. Inspektors A pastāsta, ka pietur ir tepat blakus, nu nav nekāda iemesla braukt ar taksi. Un atkal man tiek zolīti pasniegts mētelis, un inspektors A iedod man savu mobilā telefonu numuru. Ček. Piekodinādams, ka var zvanīt, ja man rodas jautājumi. Jautājums rodas uzreiz, kur ir Misters X un vai nevar gadīties, ka mēs ar vienu trolejbusu mājās braucam. Skan mierinājuma vārdi, ka Misters X vēl pāris stundas pasēdēs un es tiek godam izvadīta no iecirkņa. Mērojot ceļu uz pieturu, slūžas atveras, asars birst kā pupas un sasodītais trolejbus nenāk un es raustos no katra jaunpienācēja pieturā. Kad nokļūst gandrīz pie mājām, nolemi sevi iepriecināt ar bietīti un piena paku no vietējā Rimī. Veicot atbildīgo biešu izvēli, par Rimī translāciju sāk skanēt dziesma, ar kuras vārdiem es gribu noslēgt šo garāko ēpastu manā mūžā. Bet kurš gan mūsu mežā galvenais? Mēs skaidri zinām, Čiekurs Egles dēls. Bet nevis kaut kāds lācis spalvainais, ne rudā lapsa, pelēks vilks. Un tajā brīdī viss salikās pa plauktiņiem. Es esmu Čiekurs Egles meita, un es no vilka nebaidos. Postskriptum. Balsī ir spēks. Jāpievēršas vieglatlētikai, ja vajag skrienu ātri, un Ineta Radēviča ir ar mani, neskatoties uz to, ka viņa lec. Pret policijas darbībām pretenziju nav. Lai gan ar 10 gadu nobīdi var pateikt, pretenzijas bišķītiņi ir, jo no inspektora A es tā arī neko vairs nedzirdēju. Paldies! Paldies, Jāna! Paldies par to, ka tu biji kopā ar mums un izstāstīji savu stāstu, piesakojot Janai sociālajos tīklos. Jā, par tuneļiem runājot, es ļoti ceru, ka mēs tomēr Rīgā nonāksim līdz tam, ka vairāk nebūs tuneļi. Es gan jāatzīstās, tieši šodien skatījos sociālos tīklus, Rīgas domas deputāts Ansis Pūpols bija ierakstījis, ka viņam ir jauna ideja par jaunu tuneli kaut kur, man šķiet, uz Brīvības ielas. Lai gan visi saka, ka tuneļi ir riktīgi slikta ideja, es ļoti ceru, ka mūsu jaunā Rīgas vadība un progresīviem izdarīs visu iespējamo, lai mums vairāk nav jāiet pa tiem briesmīgajiem, smirdīgajiem tuneļiem, no kuriem visiem ir bail. Tā kā, mīļie draugi, nestaigājiet pa bīstamiem tuneļiem, sargiet sevi, baudiet vasaru. Es ļoti ceru, ka nav tā, ka mēs viņu ierakstām šo te epizodes sākuma daļu
siltā laikā, un rītā jau būs atkal -4 grādi un lietus. Un es ceru, ka jūs tomēr varēsiet pavadīt drusciņu laiku pludmalē vai vismaz kaut kur zvilnot kaut kādā zālē un lasot labas vai sliktas grāmatas. Tiekamies nākamajā epizodē, kura sauc Laba mamma. Podkāstu Muša, starp citu, veido. Tas ir pats svarīgākais, ko es jums gribēju izstāstīt, lai jūs neaizmirstat. Un es jau zinu, ka jūs meklējat, kā varētu tagad izslēgt un pārslēgt uz kaut kādu citu podkāstu, bet jūs to pogu nevarat atrast. Tāpēc būs jums vien jāklausās, kas veido podkāstu Muša. Tā esmu es, Džēma Sudraba, Mārta Herca, Āgata Mežula, Aneta Valaina, Anna Katrīna Elme un Linārds Romka. Bučiņas jums no mums visiem. Atā!